Čau! Tu klausies podcastu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaitas. Šodien pie mums studijā ciemos ir Mairita Pauliņa. Sveika! Sveika! Kādas šodien sajūtas? Labas, jaunas nedēļas sākums, daudz darba un daudz ideju un enerģijas. Jā, prieks dzirdēt. Kā tad tu parasti sāc savu dienu? Kafija, sports vai varbūt kāda rīta sapulce? Ikdienā ir tā, ka vispirms bērnu uz skolu Jā. un tad uz darbu, bet jā, kafija no rīta. Tad ļoti bieži ir, kad arī pie kafijas tiek pārunātas daudz darba lietas, virtuvē, un pēc tam tad iet katra darīt savus individuālos darbus. Ok, un kā tad tu sevi raksturotu ārpus politikas? Kādi ir tavi hobiji vai aizraušanās, vai kā izskatās tava ikdiena? Ikdienā es strādāju Zemgales plānošanas reģionā, esmu uzņēmējdarbības centra vadītāja. Tā kā mans darbs ir saistīts ar pašvaldībām, uzņēmējdarbības speciālistiem, ar atbalsta institūcijām, kas strādā atbalsta uzņēmējus, un ar pašiem uzņēmējiem. Līdz ar to tie ir semināri, tikšanās, dokumenti, projekti. Tā kā tas ir tas viens lauciņš. Un savukārt pati kā ārpus darba, es esmu, sabiedriski aktīva. Jelgavas novadā es dzīvoju jau 16 gadus, un 10 gadus Glūdas pagastā, 10 gadus Zaļnieku pagastā, un vienmēr esmu bijusi aktīva, rakstījusi projektus, iesaistījusies pagasta dzīvē. Tāda es esmu. Tātad tu teikt, ka tev patīk darbs ar cilvēkiem? Ļoti. Jā. Es esmu cilvēks. Tas ir ļoti forši dzirdēt. Man liekas, arī man pašai vairāk patīk sadarboties ar cilvēkiem nekā tur vienai pašai strādāt pie projekta. Protams, dažreiz tas ir jauki, ka tu vari veltīt konkrētu laiku un zini, ka tev ir tas jāpaveic vienam, bet man liekas, strādājot ar cilvēkiem, tu pats arī esi tāds aktīvāks un iedvesmoji sevi un citas apkārt. Kas tevi sākotnēji pamudināja iesaistīties politikā? Vai bija kāds cilvēks, vai pati vēlējies iesaistīties? Mani uzrunāja. Tad 2021. gadā, pirms pašvaldību vēlēšanām, man uzrunāja iesaistīties Zaļajā partijā un startēt pašvaldību vēlēšanās. Un tā arī bija, ka šis ir tas otrais mēģinājums kandidēt. 2021. gadā man neievēlēja, bet šogad... Tad šī ir tev pirmā reize? Kā deputāte, jā. Ok, super! Un kāda bija tava pirmā doma, kad tu kļuvi par deputātu? Tāda super, jā, vai ak, Dievs, ko es esmu uzņēmusies? Īstenībā tas bija milzīgs pagodinājums, jo tiešām par uzticēšanos, par to, un man liekas, es raksturošu, kā man teica bērns, tā kā es viņai pateicu, ka man ievēlēja un es esmu Jelgavas novada domas deputāte, viņa teica, izrādās parasti cilvēki arī var būt deputāti. Un man liekas, ka tas arī ir tāds kā lai saka, tāda pievienotā vērtība, par ko mums katram ir jāpadomā, ka mēs jebkurš varam būt deputāts. Jā. Un tam nav jābūt, ar ļoti atpazīstamam vai slavenam, bet mēs katrs ar savu ieguldījumu varam dot arī ne tikai savai ģimenei, savam pagastam, bet arī novadam. Jā, piekrītu. Arī man bija iespēja kandidēt šī gada vēlēšanās, un, protams, es nemaz necerēju, ka man ievēlēs. Es vienkārši domāju, kā no jauniešu perspektīvas aptuveni saprast, vai man vispār ir šī iespēja tikt ievēlētam, un, ja nemaldos, arī sakrāju aptuveni kaut kādas pāris 10 balsis, kas arī parādīja, ka tomēr cilvēki lasa šos te sarakstus, un ka viņi tiešām iedziņās un arī, ja pazīst, tad arī nobalso par tevi. Jo mums arī gāja diskusija par to, ka tevi ievēl arī citreiz, jo tu esi savējais, jo cilvēki tevi pazīst. Ja? Viens ir tas arī, ko tu stāstīji par uzticēšanos, kas ir ļoti svarīgi sevišķi no iedzīvotāju puses, ka tu vari uzticēties konkrētam cilvēkam, bet otrs ir arī tas, ka es tevi pazīstu, tāpēc es labāk balsoju par kādu, ko es pazīstu, nekā par kādu, ko es pirmo reizi dzirdu. Tā kā, man liekas, tas man arī bija tāds šoks pirmajā reizē. Bet patīkami jebkurā gadījumā, kad cilvēki novērtē un uzticās. Jā. Un ja mēs runājam par īpašībām kā deputātiem, kāda tavuprāt ir tā varbūt vissvarīgākā vai top 2 īpašības, kas ir piemīt deputātam?
Nu, man gribas teikt, ka ļoti svarīgi ir spēja sadarboties, Jā. jo arī strādājot gan koalīcijā, gan vispār ikdienā, nu, tas ir komandas darbs. Un komandai jābūt saliedētai. Protams, viedokļi var atšķirties, bet sadarbība orientēti un uz attīstību orientēti. Tā kā šī sadarbība, spēja sadarboties un strādāt komandā ir milzīga vērtība. Un, ja jau šis ir pirmais gads, kad tu strādā domē, kas tevi vispār iedvesmo ikdienā turpināt darīt tieši šo darbu? Es redzu to, ka tādas svarīgas lietas tiek kārtotas, kad domā par attīstību, par lietu secību, kad skatās arī tā strateģiski, jo, protams, situācija, mēs visi zinām, nav jau tik vienkārši. Ja? Tāpat ir gan budžeta jautājumi, gan optimizācijas jautājumi, kas ir jārisina, bet tas, kad domāt strateģiski, tas, kad skaidrot, kāpēc tādi lēmumi ir pieņemti, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un līdz ar to, jā, es ticu, ka ar šādu te pieeju var daudz ko atrisināt, un novads ir tikai ieguvējs. Un vēl vērtība ir, kad cilvēki nāk un saka, kad paldies, kad mums ir komanda, ar ko strādāt. Un, man liekas, tas deputātam, jo mēs esam lēmēji, mēs esam lēmēji, jo to smago darbu jau izdara pašvaldību darbinieki. Jā. Un ja viņš jūt, ka dome, ka deputāti ir viņu sadarbības partneris, atbalsts un arī komanda, tad arī daudz lietas tiek risināts ļoti, ļoti labi. Un ieguvēji ir gan ne tikai dome, novads vai administrācija, bet viss novads un visi iedzīvotāji. Vai tu teiktu, ka tavs līdzšinējais darbs, viss, ko tu esi darījis, arī savā veidā palīdz tev šobrīd darbā domē? Es teiktu, ka jā. Man ir izpratne par plānošanas dokumentiem, par likumdošanu, izpratne par, jo strādājot ikdienā ar pašvaldībām, protams, priekšstats par pašvaldības darbu man bija, un uzņēmējdarbības vide, tā arī ir man ļoti tuva tēma, līdz ar to tās zināšanas, ko es esmu guvusi pamatdarbā, ir ļoti vērtīgas arī šeit, kā domas deputātei. Jā. Protams, es nenoliedzu, bija ļoti daudz, kas jāmācās, kas man atkal ikdienā nebija saistīts. Līdz ar to tas papildinājums ir arī man kā personībai pilnveidoties. Jā, man liekas, tā ir daudzreiz it kā tu izmācies, vai, piemēram, manā gadījumā es studēju konkrētu tēmu vai konkrētu vielu, ar domu, ka pēc tam es strādāšu, bet tad, kad tu aiziet tajā darba vidē, man liekas, tāpat ir daudz, kas vēl jāiemācās konkrētai kompānijai vai specifiski tam amatam, un tad mēs tā kā saka, dzīvē vienmēr visu laiku mācamies. Tad, ja mēs runājam tagad par tām 101 dienām domēm, kāda bija tava lielākā mācība šajās pirmajās 100 dienās? Tas tāds, es nezinu, par mācībām, varbūt par tādām labām lietām, kas vērtībām. Tas komandas darbs, ko es jau minēju, tas ir tāds, un tie lēmumi, kas tika pieņemti, ar tādu arī strateģiski domājošu uz attīstību. Tad pieņemti daudz apstiprināti lēmumi, kas saistīti ar infrastruktūru, ar projektiem. Tad līdz ar to šī attīstība, sakārtojot infrastruktūru gan skolām, gan ceļi, gan kabineti, tas ir tāds ļoti liela vērtība. Un par tādām mācībām, es teiktu, ka man nevis mācība, tāds pārsteigums bija tas, kad man liekas, ja cilvēki sanāk kopā, ļoti daudz kompetentu cilvēku, un tiešām domas deputātu vidū ir ļoti labas kompetences, ļoti vērtīgām zināšanām, bet kad ir daļa, kas, apzinoties, ka viņi ir opozīcijā, to izmanto nevis, lai attīstītu, bet lai cīnītos ar koalīciju. Un tā laikam ir tāda mācība tādā negatīvā. Tas bija tāds kultūras šoks par šo te, ka mēs daudz zinoši cilvēki varētu strādāt kopā un virzīt uz mērķi, uz kopīgu teritorijas attīstību. Bet pie šīm te bieži vien saka, Mērta, tāda ir politika.
Jā. Labi, šo es iemācīšu. Šī ir mācība, kas ir jāapgūst. Bet politiku veidojam mēs. Un Jā. īstenībā mēs nosakām. Nu, mēs varam izvēlēties, uz kuru pusi mēs ejam un kā mēs ejam. Un es domāju, jo vairāk mēs domāsim nevis par savām personīgajām interesēm un saviem aizvainojumiem, bet ka mēs šeit esam priekš novada attīstības, mēs šeit esam priekš cilvēkiem. Savas privātās ambīcijas, tad ārpus politikas var darīt. Jā. Privātajā dzīvē, privātajā biznesā, ko tu gribi, bet šeit mēs strādājam novada attīstībai. Jā, man liekas, citreiz arī, ka tu ieej tajā politikā, un sevišķi varbūt, ja tu ilgstoši strādā, tad tu dažreiz aizmirsti par to galveno mērķi vai vispār iemeslu, kāpēc ir šāds te domas darbs, un kad tas ir arī daļa no sabiedrības, kad ir jāuzklausa šī sabiedrība, ka tu nevari tikai savas, kā tu teici, personīgās ambīcijas likt darbā, jo tas tiešām tam nevajadzētu būt saistītam. Bet, ja jau mēs te sākām runāt par visām šīm te mācībām, varbūt var pastāstīt, kā tu jūties vispār par savu līdzinējo ieguldījumu? Vairāk lepnums vai vēlme tieši darīt citādi? Nu, šobrīd es jūtos labi komandā. Jā. Manuprāt, priekšsēdētājs ir ļoti labs līderis, un līdz ar to mums ir laba komanda, uz attīstību orientēta. Es jūtos labi, un arī man nav kauns par pieņemtiem lēmumiem. Es tiešām lepojos par tiem lēmumiem, kas ir apstiprināti. Jā, ir bijušas varbūt kaut kādas situācijas, no kurām ir arī mums jāmācās, bet nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Bet kopumā es jūtos komandā ļoti labi, un arī esmu lepna par šo te koalīcijas komandu, kas mums šobrīd ir. Jā. Vai ir kādi lēmumi, kas tev ir bijuši tādi īpaši nozīmīgi, vai ietekmējuši tieši varbūt pagastu, kurā tu dzīvo? Uz pagastu tādu lēmumu šobrīd mums nav, bet man gribas teikt tas, ka politiski par Elējas un Kaunciem vidusskolas, tieši vidusskolas posmu statusu saglabāšanu un pieejamības statusu, tas lēmuma projekts ir nozīmīgs, tiešām nozīmīgs, un arī, kā jau es minēju, par infrastruktūras, gan par STEM kabinetiem Ozolnieku un Svētas skolā, jā, par mājturības kabinetu Elējā, par ceļiem. Tiešām par to ir, ka šie lēmumi ir svarīgi. Jo neskatoties uz to, kāda ir, protams, ir jāskatās budžeta situācija, ja, bet infrastruktūras projektus, ja tur ir vēl pie tam iespēja saņemt Eiropas Savienības finansējumus, vienmēr esmu par, un es vienmēr domāju, ka tās iespējas ir jāizmanto viennozīmīgi. Un man liekas, ka tas arī, par to arī ir prieks. Ja, man liekas, arī runājot tieši par šiem skolas lēmumiem, tas vienmēr ir forši, jo arī tagad es esmu dzirdējis, ka Ozolnieku vidusskolā ļoti strauji aug šis skolēnu skaits, kas mācās, un arī daži iepriekšējie deputāti arī ir minējuši par to, par šo te piebūvi, bet varbūt risinājums nav piebūvi, bet saprast, no kuriem pagastiem tie skolēni nāk, vai tiešām viņiem visiem izdevīgāk ir tuvāk iet uz Ozolnieku vidusskolu, vai tomēr ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc viņi šeit ir. Tā kā tas skolu jautājums arī vienmēr ir tāds tuvs daudziem. Tas ir svarīgi mums izglītību iegūt. Tieši tā. Vēlamies iegūt, tas ir svarīgi, un pašvaldībai jānodrošina izglītības iespējas. Tas ir svarīgi. Tu arī iepriekš minēji par šo sadarbību un komandas darbu. Kāda tev ir bijusi sadarbība ar kolēģiem? Vai viegli atrast kompromisus, vai tomēr ir daudz bieži tādi, strīdi vai konflikti? Man gribas teikt, ka mēs esam diezgan uz viena viļņa, kad ir ļoti, tas svarīgākais, ka viens otrā ieklausās, un līdz ar to tādu baigo strīdu nav, tā kā es teiktu, ka mēs tiešām redz to virzienu, redz to mērķi un ir uz viena viļņa. Jā. Ok, tas ir ļoti labi, prieks dzirdēt. Un, ja mēs runājam tieši par tavu lomu, tu redzi sevi vairāk kā to, kas klausās, vai tieši tādu idejas virzītājs, ka, mums ir ideja, vai sākam kaut ko darīt, es deleģēju tur darbus. Šajās 100 dienās, teikt, arī viena vērtība ir, kad iedzīvotāji saprot, ka es esmu deputāti, un viņi nāk ar saviem jautājumiem, un varbūt, kas līdz šim nav bijuši sadzirdēti, bet viņi vēlas, ka kāds sadzird. Tad tā vērtība ir arī tās iedzīvotāju vēlmes, vajadzības vai problēmas atnesti tuvāk domai. Tā kā tas ir viens. Otrs ir arī tas, ka savā pieredzē arī strādājot ar pašvaldību, ir tas mans, es varu salīdzināt
un Zemgales reģiona kontekstā, tad arī es varu to pieredzi atnest vai pastāstīt. Un man liekas, katram, kas ir deputātam, ir tas saucamais sociālais kapitāls, tad kontaktu loks. Un mēs katrs ar to sociālo kapitālu varam nākt un nest labumu visam pagastam, nevis pagastam, bet visam novadam. Līdz ar to izmantot tās iespējas, kādi kontakti ir, kādas pazīšanās ir, lai sakārtotu jautājumus, kas varbūt līdz šim nav sakārtot, vai kas šobrīd ir aktuāli. Man liekas arī, kā jauniem deputātiem ir sava veida tāds iespējas, jo, ja tu esi, kā jauniņais pēdiņās, tad tev ir arī daudz jaunu kontaktu, par ko neviens cits nezināja, būtībā. Un šis te svaigais ieskats arī domas darbā palīdz saprast, paskatīties no citas perspektīvas. Ir arī šādas vajadzības, un tas arī ir forši, kad iedzīvotāji nāk un runā, jo citreiz, kā citādāk tu uzzinās, ja ne no tiem iedzīvotājiem, no tiem cilvēkiem, kas tur arī dzīvo, kuri sastopas ar šīm problēmām ikdienā. Viens tas ir ļoti jauki. Un, ja mēs skatāmies uz jauniešu iesaisti pašvaldības darbā, vai viņu balsī ir vieta šajā procesā, kā tev liekas? Manuprāt, jā. Protams, ir milzīgs prieks par katru, kas jaunieti arī kandidē, kas iesaistās, kas interesēs, tas jau ir vērtība, un otrs ir arī vērtība, tad, ja jaunietis aiziet balsot, un jauniešu skatījumu vienmēr es novērtējusi. Arī savā darbā mēs esam, ikdienas darbā strādājot plānošanas reģionā, daudzus projektus un daudzas aktivitātes ir tieši vērstas uz jauniešiem, uz jauniešu iesaistu uzņēmē darbībā. Līdz ar to audzinot tos jaunos uzņēmējus, jo esošie uzņēmēji ik pa laikam saka, ka tā ir problēma, kad ir jāaudzina jaunā uzņēmēja paudze, jo tie ir arī viņu sadarbības partneri, piegādātāji, vai šodien jaunietis ir vēl vidusskolā, pēc 5-10 gadiem viņš jau ir kādam priekšnieks, kādam sadarbības partneris. Jauniešiem vienmēr iesaku, ka savā starpā uzturēt kontaktus, jo tas arī pēc tam var noderēt, jo viens ir IT speciālists, viens jurists, viens grāmatvedis, viens. Tas viss ir, manuprāt, un tas skatījums jānovērtē jaunieši. Brīžiem es saku, ka mēs domājam mazliet savādāk, iziet no savas pieredzes. Jaunieši skatās no savas, un līdz ar to tā ir arī tāda pievienotā vērtība aktuālām tēmām, aktuālām jautājumiem. Tāpēc jauniešiem ir jābūt aktuāliem, aktīviem, ir jānāk, jāsaka par savām problēmām, par savām idejām. Un es domāju, ka tas arī dod tādu pievienoto vērtību visam. Un kādi varbūt būtu tie veidi? Piemēram, ja jaunietim vai jauniešu grupai konkrēti ir kaut kas sakāms tieši lēmumu pieņēmējiem, kā viņi varētu jūs sasniegt? Mums ir kontakti mājaslapā, tas ir viens, ja mūs var atrast arī sociālos tīklos, tā kā vienkārši uzrakstīt uz domas deputāta e-pastu. Es cenšos atbildēt, ja nevienmēr es tieku uz pasākumiem, tas arī viennozīmīgi, bet ja ir problēma, tad es cenšos iedziļināties un atbildēt, un ir jau arī iespēja vienkārši pieteikties uz konsultāciju arī, tā kā daudz dažādu veidu. Tas ir, tās ir vairākas iespējas. Vienkārši piezvanīt, uzrakstīt e-pastu, tad to varētu sākt. Ok. Jo, vai tu zināji, mums ir arī Jelgavas novada jauniešu domi? Jā, un mums tagad arī ir jaunais sasaukums veidojas, un ik pa laikam arī, es pagājuši, kad biju 1. gadu, un mums ir arī šīs te, saucamās kafija ar politiķiem, kur arī mums ir iespēja parunāt ar deputātiem un citiem lēmumu pieņēmējiem. Un, man liekas, tas grūtākais ir trāpīt tādā dienā, kad deputāti tiešām tiek, un liela daļa, jo mums parasti, mēs arī parunājam ar iepriekšējo gadu, vēl pirms tam 23. gadā, kad pirmo reizi izveidojās. Un viņi arī teica, ka viņiem uz kafiju ar politiķiem atnāca 2 deputāti, bet, kā mēs zinām, domē ir noteikti daudz vairāk. Un, mums pagājuši gadu jau bija 5, kas, man liekas, bija tāda ļoti laba un forša izaugsme, bet tas noteikti ir viens no mūsu veidiem, kā mēs ar jums sarunājamies un sazinamies un apmainam šīs domas. Bet, ja mēs runājam arī par ārpus politikas darbu, kā tu pēc darba atvienojies un atgūsti enerģiju? Jo darbs domē ir diezgan spraigs. Mēs dzīvojam Zaļnieku pagastā, mums ir lauku māja. Tad man ir
bites, Oho. jēris, suns un kaķi. Līdz ar to tā kā ir ko saimniecībā darīt. Bet Jā. vispār man patīk lasīt grāmatas. Man ļoti patīk lasīt grāmatas. Man patīk pastaigas ar suni. Un arvien retāk sanāk, bet man arī patīk ar visu ģimeni kopā spēlēt galda spēles. Okay. Un tad paldies saviem jauniešiem, kas īpaši meitai, kura atgādina ik pa laikam, ka mēs sen neesam spēlējuši, ka varbūt kaut kas jāpaspēlē. Tā kā tas arī labs veids, kā uzturēt ciešāku saiti ikdienā. Ja tā ikdienā tā skrienot, bieži vien jau mēs te katrs pa saviem darbiem, bet tad tās brīvdienās var uzspēlēt arī kādu galdu spēli. Tas arī forši, ka atgādina, tad zini, ka, ok, tā tad viņiem patīk, un man tas jādara biežāk. Jā, un runājot arī par nākotni, kāds ir tavs padoms cilvēkam, kurš varbūt grib iesaistīties tieši sabiedriskajā dzīvē, bet baidās, ka viņa balss neko nemainīs, jo, man liekas, tas tipiskais teikums, ko cilvēki saka, ja tu paprasti, kāpēc tu nebalso vai kāpēc neej vēlēt, mana balss tur neko neietekmēs. Kas ir tas, ko tu viņam ieteiktu vai kādu padomu? Es ieteiktu iet, jo, ja mēs arī pavērojam pēc vēlēšanām šo te aktivitāti, tad bieži vien pāris balsis izšķir to, vai tu esi ievēlēts vai nē. Un līdz ar to katra balss ir svarīga, un arī tā viena var izšķirt to, vai tu esi ievēlēts vai nē. Un es arī savam, jau uz šīm vēlēšanām man bija no ģimenes 3 atbalstītāji, ieskaitot mani, tad vīrs, un man arī ir jau pilngadīgs dēls, kurš varēja iet balsot, un es viņam saku, tev ir jāiet balsot noteikti. Un tad, kad man ievēlēja, es teicu, redz, tava balss izšķīra. Pagājušajā, kad tu biji nepilngadīgs, nevarēji dot savu balsi. Tagad tu varēji, un mamma ir ievēlēta. Līdz ar to tā katra balss ir svarīga vēlēšanās, ejot balsot, bet ikdienā arī aicinātu vienkārši, katrā pagastā noteikti ir vēl kāds painteresēties arī ar savu aktivitāti. Tad viens ir balsot, otrs iesaistīties ikdienas dzīvē, pagastā, novadā. Tā kā es domāju, ka katrā pagastā ir kāda domu biedru grupiņa, un par to liecina labais rezultāts iedzīvotāju padomēm. Arvien vairāk mums novadā ir iedzīvotāju padomes, jo es arī pirms man ievēlēja par deputāti, es biju Zaļnieku pagasta iedzīvotāju padomē. Okay. Tad tas iedzīvotāju padoms savā ziņā arī ir veids, kā cilvēki komunicē ar lēmumu pieņēmējiem. Arī, un es teiktu, ka šis jau vairāk kā gadu ir iedzīvotāju padomes, un tā komunikācija starp iedzīvotājiem un domas deputātiem un uzlabojas arvien labāk. Protams, milzīgs paldies ir partnerībai Lielupe, jo viņa patiesībā ir ļoti labs tilts, kas arī uztur šo komunikāciju, bet arī vienkārši iedzīvotājs var, ja vēlas iesaistīties savu pagasta dzīvē, var sameklēt savu iedzīvotāju padomi, bet ja tajā pagastā iedzīvotāju padomas nav, tad sameklēt vēl 4 domu biedrus un kopā 5 uzrakstīt iesniegumu Jelgavas novada domei un novadam, lai izsludina konkrētajā pagastā vēlēšanas. Ok, es pat nezināju, ka tā var darīt. Līdz ar to, tad uzrakst iesniegumu, pašvaldība izsludina vēlēšanas, tad katrs piesaka savu kandidatūru, un tad notiek balsošana, tad iedzīvotāji iet balsot par šiem pagasta kandidātiem. Wow, tas ir super. Labi, tagad mēs zināsim, tagad klausītāji arī zinās. Un uz pagasta, iedzīvotāju pagasta vēlēšanām var doties jaunieši no 16 gadiem. Ok, ļoti labi. Bet jābūt deklarētam konkrētajā pagastā. Stilīgi. Ja mēs tad sākam arī par tādu jauniešiem un par to sabiedrisko aktivitāti, ja tev būtu viens novēlējums jādod klausītājiem, visiem, kas klausās, ko tu teiktu? Vienkārši darīt. Nebaidīties un darīt, un vēl bieži vien mēs sevi šaustam, vai es to izdarīju pareizi vai nē, tas ir cilvēciski, bet ja mēs sev sakam, ka es šodien pieņemu tādu lēmumu, un es šodien ar savām zināšanām to lēmumu pieņemu un eju uz priekšu, un tad es sev vienkārši vairs nepārmetu, jo šodien man bija tāda izpratne par situāciju, un es pieņemu. Tāpēc es aicinātu nevienu nebaidīties, pieņemt lēmumu, doties uz priekšu, un arī, ja vēlas, tad pieņem lēmumu, iesaistās pagasta dzīvē, iesaistās jauniešu dzīvē, iesaistās novada attīstības jautājumu risināšanā.
Nu, super, paldies jums, Mairita. Man liekas, šī bija diezgan iedvesmojoša un veiksmīga saruna. Uzzinājām mazliet arī par tevi pašu, arī par mūsu nākotnes, varbūt, ambīcijām un mērķiem. Tā kā, jā, visi, kas klausās, noteikti, ja jūs vēl neesat sabiedriski līdzdalīgi un neiesaisties savā iedzīvotāju pārvaldē, vai varbūt tādas nav, tad droši tagad jūs zinat, kā tādu var izveidot. Un paldies, Mairita, par šodienas sarunu. Un gan jau uz tikšanos kādā citā reizē. Paldies, man bija ļoti patīkami. Labi, atā! Šis bija podkāsts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputātus ne tikai kā lēmumu pieņēmējs, bet arī kā cilvēks ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē! Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsts Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.